Pastāst man, lūdzu, kas ir evaņģēlijs? Zināšana par Dievu. Zināšanas par Dievu? Jā. Un kas tajās zināšanās ir iekšā? Ka visiem jāpaklausa. Skaidrs. Vai tas ir viss, kas mums tur jāzina? Jā. Jā? Jā. Evaņģēlijs ir labās ziņas, un tas ir domāts jums visiem. Jā. Evaņģēlijs ir labais vēsts, un ka Jēzus nomira par mūsu grēkiem. Evaņģēlijs ir labā vēsts. Labā vēsts, ka Jēzus mūs mīl, un ka viņš ir nomiris par mūsu grēkiem, kad mums vajag ticēt uz viņu. Ir Kristus vēsts pasludināšana. Un kam tas ir nepieciešams? Nepieciešams visai cilvēcei vajadzīgs. Jā, evaņģēlijs ir par rieka vēsts. Tā ir vēsts par to, ka mēs esam izglābti, ka mēs esam dzīvi. Un nekas labāks nevar būt. Un tieši tam dēļ viņa arī ir vajadzīga, lai mēs būtu izglābti, lai mēs būtu dzīvi. Dzīvi. Jaunieši! Kas ir evaņģēlijs? Labā vēsts par Jēzu. Un kam viņa domāta? Man, tev un visiem pārējiem. Ļoti vienkāršos veidos evaņģēlijs ir labā vēsts par Jēzu Kristu, respektīvi labā vēsts par Dieva mīlestību uz visu radību. Uz cilvēkiem un uz visu radību. Kad Dievs radīja un viss ir ļoti labi. Dievs mīl, tas ir evaņģēlijs. Un kam tas ir domāts? Tas ir domāts katram, kas staigā, elpo, kustās, katram. Primāri cilvēkiem. Vienalga no kurienes, kāda ādas krāsa, kurā reģionā dzīvo pilnīgi katram vienam, tas ir paredzēts, jo Dievs mīl katru, arī tevi. Evaņģēlijs ir labā vēsts par Jēzu, un tā ir domāta visiem. Evaņģēlijs ir labā vēsts par Jēzu Kristu. To, kad Dievs pats sevi sūtot šeit pasaulē, caur Jēzu Kristu parādīja sevi, kā mums būtu dzīvot, un upurēja sevi un izpirka mūs no šīs grēka verdzības. Un tā ir labā vēsts par to, ka mums visiem ir iespēja. Mums visiem ir iespēja atjaunoties garā, miesā un nokļūt atpakaļ mājās. No turienes mēs esam nākuši. Evaņģēlijs ir labā vēsts, to jūs visi jau 100 reizes dzirdējāt, bet uzdod jautājumu sev, kas tev ir evaņģēlijs? Kas ir labā vēsts tev? Varbūt tu netici Jēzum Kristum, kam tu tici? Labi, tu tici sev, jā, kur tu tiksi? Cik tālu? Un kas notiks pēc taviem 30, 60, 80 gadiem? Un, ja tu gadījumā domā, varbūt Dievs ir, viņš arī ir, jā. Tad domā tālāk un jautā viņam, ko tu ar viņu darīsi ar to Dievu. Jāstāsta citiem, jālasa. Redz, ko jau mums te saka kāds palīgā. Jālasa? Jā. Kur es varu lasīt evaņģēliju? Bībelē. Jā, ļoti labi. Un vēl kaut kas jādara to evaņģēliju? Jā, jāstāsta citiem. Jāstāsta citiem un jāpatur prātā. Evaņģēliju. Lasam, klausamies. Vēl kaut ko? Jāēd pirmām kārtām pašam, un tad ir labi padalīties tālāk. Paldies tev. Mums jālasa viņš un jāstāsta citiem. Nē, ko tu dari ar evaņģēliju, vai kas man būtu jādara ar evaņģēliju? Es domāju, ka tas evaņģēlijs būtu varbūt pirmā lieta, ko tu lasītu Bībelē, kad pirmo reizi lasi Bībeli. Vai arī vienkārši lasīt un lai sevi iepriecinātu. Es teiktu tā divas lietas. Pirmkārt, baudīt, ka Dievs ir labs un mīl tevi un piedod. Un otrkārt, padalīties ar kādu. Ja tas ir kaut kas labs, es teiksim, daru kafiju, man baigi garšo, es saku, Marija, gribu kafiju, vai ne, es labprāt padalos. Un pieņemt, reizēm cilvēkiem negribās, vai viņi nav gatavi tajā brīdī, tas nekas, bet es savu piedāvāšanu izdarīju un dāvājis un esmu mīlējis. Tā kā, jā, ļoti vienkārši. Dod drošību dzīvē,
mieru dod dzīvē un paļāvību uz Dievu. Jo viņam jāsaprot, kas vispār ir Dievs, lai viņš varētu kaut ko viņam dzīvē mainīt. Jo tas viņiem liek, zināt tās labās ziņas par Dievu un ko Dievs dara šajā pasaulē. Viņš var mainīt dzīvi, var prieku dot. Maina tavu sirdi. Maina sirdi. Prieku rada. Rada prieku, ļoti labi. Vēl viņš tā maina tā kā veidu, kā skaties uz Dievu. Saka, lūdzu, kā evaņģēlijs ietekmēs tavu dzīvi? Evaņģēlijs kā ietekmē? Krasi ietekmē. Ļoti krasi. Viss manā dzīvē mainījās. Es no jauna iepazinu savu sievu. Es jau viņu biju pazinis, bet es viņu iepazinu no jauna. Ar citām acīm. Un tika paņemts nost pilnīgi viss tās lietas, ko šī pasaule piedāvāja. Jēzus. Un kā tu sludini evaņģēliju, nes evaņģēliju šodien pasaulē? Man dažādi cikli bijuši, kā es esmu nesis patiešām prasījis, vai tu tici uz Jēzu Kristu. Un tad laika gaitā man mainījās šīs pieejas pie cilvēkiem. Tad es vienkārši caur sarunu vienkārši uzjautāju. Kā tu domā, kas notiek pēc šīs dzīves? Un tad cilvēks sāka dalīties, un tas ir ļoti labs pamats, kā vienkāršībā uzjautāt kaut kādas lietas, lai cilvēks pats pastāst, ko viņš domā par to. Un šīs lietas nevajag sarežģīt, nevajag citreiz nemaz tik spēcīgi iet virsū ar kaut kādām lietām, bet vienkāršā sarunā. Mēs daudz reiz varam pastāstīt par Kristu un par to, kā mēs varam iepazīt Dievu. Tā kā ir dažādi veidi. Es esmu laika gaitā nomainījis dažādas veidus, izmēģinājis. Šis darbojās labāk, varbūt? Jā, varbūt. Nevienmēr, bet tad, kad Dieva gars sāk runāt, kad šim jāpasludina, tad daudz reiz ir tā, ka es pat nezinu, ko teikt, kā man būs. Jā. Dieva gars vienkārši tā izpludina teikt to tā cilvēka sirdī, ka viņš saprot un nožēlo, viņš satver šo patiesības vēstu. Un citreiz ir tad, kad es tu miesā to dari, jā. Un tad atkal ir noraidījums vai vēl kaut kā. Bet kā tu, piemēram, atpazīsti, kad Dievs tev pamudina pieiet pie konkrēta cilvēka? Kā tu to atpazīsti? Es pat to nevaru tā pateikt. Tas vienkārši tik dabiski notiek, kad tu vienkārši plūsti viņa žēlstībā. Tu plūsti, vienkārši ieplūsti. Un pēc tam, kad es beidzu sludināt, pēc tam pārdomā, kas? Tas ir tik brīnišķīgi, ka nevar tā citreiz izskaidrot. Tas paldies tev! Čau, jaunieši! Es dzirdēju, ka jūs iesiet uz ielām, evaņģelizēsiet. Man ir kāds stāsts jums. Es aizmirsu uzvārdus, bet tie tiešām slaveni evaņģelisti, un notikās tā. Viens jauns vīrietis ies evaņģelizēt uz parku. Parkā uz soliņu sēž kāds kungs, lasa avīzi. Viņš pieiet viņam klāt un saka, vai es varētu jums pārnāt, jums gribētu pastāstīt par Jēzu. Vecais kungs saka, jā, bet vispirms pastāst par savu sievu. Un viņš izbrīnies, bet stāst. Un kungs kaut ko pajautā, kas viņai garšo, kas viņai patīk. Un viņš izstāst, jaunais cilvēks izstāst. Viņš visu ir izstāstījis. Un tad kungs saka, un tagad tu vari pastāstīt man par Jēzu. Un tajā brīdī jaunais vīrietis saprot, viņam nav ko stāstīt par Jēzu, jo viņš saprot, ka viņš Jēzu nepazīst. Viņš zina, viņš ir glābējs, viņš visu zina, bet viņš viņu nepazīst. Kas Jēzu iepriecina, kas viņam garšo? Un tāpat jums, evaņģelizējot kādus cilvēkus, jūs aizvedīsiet cilvēkus tik tuvu Jēzum, cik jūs paši esat piegājuši. Tik tuvu iepazīstināsiet ar Jēzu, cik jūs viņu paši pazīstat, nevis tikai zinat. Lai Dievs svētī jūs un lai jums palīdz tajā visā.
Sveiki, mani sauc Daniels. Es dzirdēju, ka jūs jaunieši iesiet evaņģelizēt, stāstīt cilvēkiem par Jēzu, teikt par to cerību, kas mums ir Jēzu Kristu. Un es reiz pavadīju veselu nedēļu Bībeles skolā mācoties par to, kā pastāstīt par Jēzu. Un tad es braucu mājās, vilcienā no Bībeles skolas, un tur sēdēja kāds cilvēks, un es jūtu, ka man vajadzētu viņam pateikt. Vajadzētu pamēģināt to, ko es mācījos. Bet man bija bail. Un es domāju, es palasīšu Bībeli tikmēr. Varbūt tad man aizies tā sajūta, ka man jāsaka. Bet es atveru Bībeli, un tur iekšā rakstīts, tieši atvēru to vietu, psalmos, tur rakstīts, bet Dievs savējiem dod drosmi. Un man nekas tas neatlika, es pielūdzu Dievu, paprasīju Dievs dod man drosmi, un tad mēģināju teikt par Jēzu. Kopā mēs beigās ar to cilvēku varējām aizlūgt, un Dievs man deva drosmi, un varbūt kādam no jums arī jālūdz šī lūkšana, un tad jāspēr šis drosmīgais un ticības solis. Sveiki, jaunieši! Esmu Dāvids. Man aiz muguras ir krusts, un krusts ir viena no pazīstamākām lietām šajā pasaulē. Katrs neticīgais ir redzējis krustu. Viņi cer, ka tur ir kāda slepena svētība krustā, un vismaz tad, kad nomirst, tad viņi grib, lai krustu uzliek uz kapa virsū. Bet tas, kas notika pie krusta, ir šī labā vēsts, ka ir Dieva dēls nācis pasaulē, Jēzus Kristus, kas mīra pie krusta Golgātā, lai visi, kas viņam tic, tiktu glābti, lai mūsu grēki tiktu piedoti un mēs iegūtu jaunu dzīvību. Un šī ir tā labā vēsts, un tā ir vislielākā bagātība. Bībelē mums ir teikts, Romiešu vēstulē, ka evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Un ja tu ticēsi, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un ar savu muti apliecinās viņu par kungu, tu tiksi izglābts. Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un tas, kas tic man, nemirs nemūžam. Un, mīļie bērni, es gribu iedrošināt jūs, evaņģēlijs tā nav cilvēka ideja, tā ir Dieva ideja. Un tad, kad Jēzus mira un augšām cēlās, viņš teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un viņš teica, tāpēc ejiet un sludiniet evaņģēliju, šo labo vēstu cilvēkiem. Jo tikai dzirdot, tad, kad tu pasludini un cilvēks sadzird, šis dzirdētais vārds var savienoties ar ticību un cilvēks var tikt glābts. Un tas, ko Dievs uztic jums, tas ir milzīga privilēģija, milzīga bagātība un milzīga iespēja būt daļai no šī lielā Dieva darba. Vest cilvēkus pie ticības, pie glābšanas, pie kunga Jēzus Kristus. Evaņģēlijā misijas autors ir Dievs, un viņš ir arī šīs misijas piepildītājs. Un tajā brīdī, kad tu saki, Dievs lieto mani, es domāju, tas ir visbrīnišķīgākais brīdis, kad svētais gars, viņš lietos tevi pie cilvēkiem, tu vari pieiet klāt un teikt par Jēzu, jautāt, vai tu esi dzirdējis par Jēzu Kristu, par augšām celšanos, par to, kā viņš piedod grēkus. Un es jums izstāstīšu kādu stāstu. Arī es esmu gājis kādreiz evaņģelizēt, un reiz bija viens vīrs ar lielu koku krustu, līdzīgi kā šeit. Viņš uzlika viņu uz muguras, un mēs gājām pa Rīgas ielām. Un tas, ko es gribu teikt, kad mums ir jāatrod veidi, kā cilvēkiem pastāstīt par Jēzu. Un viena svarīga lieta ir ieklausīties cilvēkos. Varbūt tās, kas viņus satrauc, ar ko viņi nodarbojās, varbūt kāda ir viņa problēma. Un tad viņiem norādīt, ka atrisinājums ir viens – ticība Jēzum Kristum. Un reiz mēs piegājām pie diviem biznesmeņiem, tādiem lieliem, skaistiem, zolīdiem pie pulvertoņa. Un tajā laikā mēs jautājām, kas jūs tādi esat un ko jūs darat šeit Latvijā? Un tas viens teica, mēs pārdodam pretanku sistēmas. Nodarbojamies ar to, ka militāras sistēmas pārdodam tieši Latvijai un citām zemēm. Un tad šis vīrs, kas bija man blakus, viņš pagriezās, viņš parādīja uz krustu, un viņš teica, bet vai jūs zināt, ka Jēzus ir vislielākā pretanku sistēma? Tad, kad mēs pieņemam Jēzu Kristu, kad mēs ticam uz viņu, kad mēs lūdzam, lai viņš ir mūsu dzīves kungs, viņš atnes tādu mieru, tādu apsardzību un drošību, ko tikai Dievs var dot. Un tajā brīdī šis cilvēks teica, es zinu, es ticu Jēzum, es esmu katolis.
Un, mīļie bērni, arī es novēlu jums, lai jums izdodās, jaunieši. Nebaidieties, lūdziet, lai Dievs vada, lai Svētais Gars jūs lieto, lai dod gudrību un apsardzību, un pār visam, lai vēsts par Jēzu Kristu izplatās un glābi cilvēks. Esiet svētīti!